blondīne teiktu, es esmu šokā. Pilnīgi saušmas. Mēs gribējām, lai džeki un meitenes tiešām ierīja realitāti. Kas notiek? Līs šeit nav 2 mēnešus, tu vari gulēt pat ežiņā. Un no otras puses ir siltākā nakts visā oktobrī. Bļā, viens nebija pārāk vienkārši, ko mēs viņam atstājām. Bija jau plānots pēc prognozēm -4 grādi. Jā, būs pēc 2 dienām, ne šovakar. Jā. Mums pienāca laiks sazināties ar mūsu draugiem. Kas bija labā ziņa? Tas, ka viņi tiešām ir iesācēji, viņi neko nesaprot ritīgi. Nu, Robčiks ir gulējis decembrī, bieži vien tas normāli. Bet Elīnai varētu būt cieti. Viņa būs piedzīvojums. Otrā bāze izsauc pirmo. Kā dzirdat? Otrā bāze tas sagvārds, es tikko izdomāju. Ugunskura pārbauda, kā jums tur iet? Mums labi ar ugunskura iet. Viss kārtībā, deg pagaidām. Eglis zarus esat savilkuši sev mīkstumam? Ritīgi daudz salikām, būs ritīgi mīkst. Labi, rācija ir uz sakariem, ziņojiet, ko ēdīsiet vakariņās. Jā, mēs ēdīsim griķus ar tušongu, bet pēc kādu brītiņu vēl. Ok, labi apetīti. Dodiet ziņu, kad pēduši. Ne, nu, viens ir skaidrs. Paldies, jums ar tāpēc. Visi tik smaidīgi, tik pieklājīgi, bet nu būtu bišķi pat šērp tomēr tādā oktobrī tagad viņam atņemt arī ēdamo, vai ne? Jo ēdamais tomēr dod to, ka spēks turēties pretī naktī, ne? Protams, šobrīd es domāju, ka tās ogas, ko mēs palasījām un sēnes, vienu nakti izvilkt nav problēmas. Tāpēc būs augstāks laiks, iesim pārgājienā, varbūt tās arī atņemsim tos griķus. Un liksim iet pāri upei. Pagaidām viss ir mierīgs, mums nav nekādas paranojas, spokus neredzam, nedzirdam. Ja neskaita lido zosis un debesīs redzēt jaukas zvaigznītes. Roberts, es teicu, pareģojam, ka tas liecina augstu nakti. Bet mūsu uguns siena darbojas vienkārši brīnišķīgi. Jā, gatavojās vakariņas. Jā, visi varēsim paēst un doties gulēt. Tas jauki. Jā, esam iekārtojušies, paēduši. Principā laikās, ka būs diezgan silta nakts, bet tad jau redzēs. Ja mums gadījās mūsu starpgadījums, aizdegās mūsu siltuma siena ugunskuram. Bet jā, to mēs novērsām ar ūdeni un siena vēl ir savā vietā, kā var redzēt. Jā, esam diezgan satumtulējušies. Ne visai spēcīgi, bet drošības pēc cimdiņa. Es iztikšu bez cimdiem. Ja nekas, tad jau somā mantiņas vēl ir. Savācām cirvi no tumsas. Radās aizdoma, ka varētu uzrasties kāds un viņu nospēt. Vienmēr ar bailīgu aci lūrējām, lai cirvis vēl ir turpat. Tagad nolikām tuvāk, lai nav tik baisi. Pamodāmies mazliet no tā, kad tā kā uguns bija izbeidzies, palika nedaudz vēs un tā. Neko esam uguni atjaunojuši un izstāst, ka būs diezgan labi. Jā, vispār diezgan jūtams, pišķiņi, jā. Siltums tā kā beidzies. Uzreiz pamosties un jau Robi, nē, kaut kas nav. Nē, it kā jau viss tik var. Bet jau pieradu pie siltuma šovakar, tad forši jau viņu saglabāt. Ir jau patīkamāk tomēr, ka gaisma redz, kas apkārt notiek. Jā, jūt, ka stipri augstāks ir palicis īstenībā. Un tagad ar uguni būs labi. Jā, dzīvotāji būsim. Traģiski nav, vēl joprojām. Sniegs vēl nesnieg, viss ir kārtībā. Esam pamodušies. Rīts, kas ir diezgan augsts. Ugunskurs vēl nedaudz kurās. Bet kopumā bija diezgan ērta gulēšana. Vai ne, Līna? Kā tev? Viss pēc kā es ilgojos ir zobu pirstīta.
Kopā viss ir forši. Man patīk. Un debesis ir koši zilas. Šodien arī būs silta, kad iesils. Kopumā jā. Kā tev patika gulēt mežā? Man ritīgi patīk. Tā gārti īstenībā. Foršāk nekā reizēm mājās gulēt. Un kā tev? Man patīk, un es iesaku draugiem. Protams. Es varētu teikt, ka šitais ir otrais dubls mums šorīt. Jo pirmais mums iznāca bez skaņas, pa kluso visu. Mēs pienācām klusu parunājām, tagad varam ar jums sarunāties. Operatora asistents nebija ieslēdz mikrofonu. Aha. Cik reizes pa nakti izstāst, cik reizes bija jāceļās un ugunskurs, kā teikt, jāuzpoš? 2 vai 3. Mēs vienkārši diezgan vēl aizgājām gulēt, sametām ritīgi daudz, tā lai ilgāk deg. Pēc tam bija 2 vai 3 reizes. Un kā tev šķiet mūsu sildmūrīts darīja savu darbu? Jā, es domāju, ka tiešām darīt. Vienīgi vienā brīdī viņš mums lēt aizdegās. Divreiz. Tā ir ekstra. 2 reizes, jā. Jūs esat bijuši ļoti izturīgi, neesat nosaluši. Kuriezāk sakot, jums ir baigi paveicies. Šodien mums gaida priekšā pārgājiens, arī iesim pa pūru, varam saslipināt kājas. Un rekur no mūsu draugiem veikala ceļotājs, mēs jums gribam uzdāvināt šitādas lietas. Vai jūs zināt, kas tas ir? Zini, kas Tas ir tas, kas uzlabo ūdens aizsardzību, tā kā, ne? Tieši precīzi tu arī pateici, jā. Kurš tas ir? Viņi ir dažādi. Šits ir pūšams un šitas ir mazgāšanai. Jā. Ha. Un mazgāšana izrādās arī tad, ja tev, piemēram, bija labas bikses, kurām tās poras ir aiztaisījušās ciet, tāpēc, ka viņš mazgāts ar parastām lietām. Izrādās pāris reizes izmazgājot, šito tā kā var dabūt atpakaļ tavas īpašības, kas tavām biksēm bija sākumā. Tas ir runājot par membrānu materiāliem. Tev atkal ir tas, ko var uzpūst un tad neiet cauri ūdens. Piemēram, tu nezini, vai šī jaka tev ir ūdens drošiem nav? Nu, kaut ko paciest viņu var. Jā, ar šo, kas ir kurpēm, tev nevajag tur līst virsū. Te ir baigi foršais uzskatāmās. Es nezinu. Nu, papīrs ir skaidrs. Papīrs tātad tiešām ūdeni laiž. Un šitā tā ir tava drēbe. Tagad tu paņem viņu nopervē un ļauj viņai iesūkties. Viņam jāžūst ir, jā. Un te ir jāzina tas, ka viņi ir atšķirās. Viena ir tas, kas Goroteks audumiem, kas nestaipās. Membrānnieki. Jā, cits ir tas, kas ir softshelliem, vēja aizturošiem, tā kā man staipīgiem. Tiem atkal cits pūšamais ir. Bet visādā ziņā tā fiška ir tāda, ka tur ir spirts kā šķidrinātājs un augu tauki ir tā kā tie, kas atgrūž. Tas viss bāzēs uz to, ka vielu ūdeni atgrūdošas vielas iekšā. Un tagad vajadzētu būt tā, ka jau šitā, ko Jānis labi izkaltēs, ja tagad paņems un uzlies ūdeni, vajadzētu būt, ka šis te parastais papīrs ņems un atgrūdīs. Reku apavu manējā šie te. Es viņiem tagad izgāju Altai kalnus, Magadan, visu nodauzīts. Goroteks, bet sintētika. Un ja viņi kārtīgi nopūš pirms pārgājiena, tad 3 dienas ir labinieks. Jo bieži vien ir tā, zin, cilvēki nopērk Goroteks jaku, nesā, saliedē, un pēc tam viņi vienā brīdī netur varat. Un tad liekas, nu, kaut kas nav pareizi. Tad atkal jāapstrādā šo te materiālu un viss atkal notiek. Nu, re. Nu, pamēģinām? Pamēģinām. Redzēji? Wow, labs. Nē, ūdens daudzās. Parastā salveta pat iepildā. Otrā pusē, kas būs? Otrā pusē būs. Čarararā. Es uzreiz. Momentā. Un tieši tas pats notiek ar jaku. Nu, kādas jums varbūt atziņas ir pēc šitādas nakts? Ko varbūt vajadzēja savādāk vai Savādāk? labāk? Nu, īstenībā bija diezgan labi. Vienīgais varbūt vajadzēja bišķi savādāk virzienu nojumē, jo no rīta ienāca vējš tāds, kad pelni nāca mazliet virsū. Pamosties no rīta tā kā sniegā mazliet viss pelniem. Nu, to vēju nevar paredzēt. Nu jā, vienkārši vakardien vēja nebija. Elīna, un tev tāda pieredzes varbūt mazāk šādā gulēšanā? Nezinu, es arī šonakt varētu palikt komfortam pilnīgi visu spēju. Guļamais siltāk nekusījās. Jā. Nu jā, vienīgā atziņa, es domāju, ka pilnīgi droši ik viens var doties ārā šajā laikā.
uzbūvējot pavisam vienkāršu konstrukciju, var forši pārlaist nakti un piedzīvojums, kā teikt, ir garantēts. Jā. Bet mūsu piedzīvojums turpinās un mēs dodamies Sedas pūras virzienā. Uz Varoņu pilsētu Sedu mēs dodamies. Otra, kas ir jāizdara? Šito vajag nokopt, viņš nevar tā atstāt. Tagad aiziesim uz Gauju, paņemsim ūdeni un apliesim šo visu ugunskura vietu. Varbūt izdarām tā, ka Tēlīna aiziet uz Gauju un mēs apliejam ugunskura vietu. Uzraksts uz mājām liecina par to, ka 50. gadu sākumā šeit ir pirmo lāpstas dūrienu dūruši cilvēki. Mēs atrodamies Sedā. Pilsēta, kura tika būvēta tāpēc, ka no Purva ir jāņem dabas tiesa. Un tagad mēs stāvam uz braucamās daļas, tad atbrauc policija un pateiks, ka jāiet malā. Jānīt, kāpēc viņi aizbrauc garām? Inkasātori tie bija policija. Bet jā, Sedas pūras, manuprāt, ir interesants priekš mums ar to, ka no vienas puses cilvēku sabojāta vieta pārvērties par unikālu biosfēras rezervātu. Par vietu, kur visi migrējošie ūdensputni var atpūsties, uzturēties. Bet tagad mēs dosimies iekšā vietās, kur izrādās tīri stihiskā veidā ir organizējies turisms. Kā? Un tur jāiet skatīties. Un jāiet pa to ceļu, kur rakstīts iebraukt aizpēc. Pēc šķiedras es spriežu, ka trauc ir fuksīti uzstādīts šogad, tāpēc, ka vēl nav iestāvējies. Jānīt, tu zini par kaut kādu opciju dabas taka šeit? Nu jā, vakardien mums Mežzinis pastāstīja, ka šo taku, kas ir apmēram 12 km gari, izveidojas dabas aizsardzības pārvalde. Un tas iemesls sākotnējais bija tāds, ka cilvēki jau tāpatās pa to purvu šiverēja, staigāja, bet bieži vien nomaldījās. Viņš mums stāstīja gadījumus, kā tie cilvēki ir meklēti, un tāpēc šobrīd taka ir marķēta. Bet nav, viņi tikai izpļauti. Un reku, Robi, tev būs nākamais uzdevums, ja tu atceries. Vakar mums mežsargs parādīja, kā mums jāaiziet ir, jā? Jā. Mēs neiesim gluži pa taku, jā? Būšot pa ceļam turnītis un traktori. Un mūsu mērķis ir iziet šeit galā uz lielo putnu vērošanas torni. Uztaisim te uzstādījumu. Tagad ejam vienkārši pa mežu. Galu galā ir tomēr oktobra vidus. Baigi interesanti būtu, ja mēs varētu skatīties, kas ēdams ir atrodams. Ja es gan domāju, ka šeit Sedas purvā neko daudz nekā nebūs. Tu tā domā, ejam skatīsimies, ja? Tad uzdevums, ja kaut kas ēdams, atrodams, sakiet man, izanalizēsim. Man ir aizdoms, ka šodien badā būsim. Dargie draugi, Sedas klubs ir 7240 hektārus liels. Viss tas ir purvs. Un tagad no tā vairs tikai 440 hektāri tiek apstrādāti. Viss pārējais ir izstrādāts. Ko darīja? Ieguva kūdru, un tur, kur kūdra palika, izņemta, tad ieplūda ūdens. Tagad tur ir brīnišķīgs mitrājs. Seda Bog area. Tātad skumjā dieva nostūris. Pārgājienā ir taka. Uz tās ir 3 cipari. Tie apzīmē metrus līdz nākamajam pagriezienam. Pārgājiena taka dabas liegumā Sedas purvs izveidota 2010. gadā. Maršruts domāts tiem, kurus interesē dabas vērošana un nebaida pārvietošanās pa šķēršļotu apvidu. Ieteicams par to doties nelielās grupās vai individuāli. Takas kopējais garums 12 km. To iespējams iziet gan no Sedas, gan no Jērcēnu puses. Tā kā izvietotas virzienu norādes un nelieli informācijas stendi. Uz katras no virzienu norādēm redzams attālums līdz
nākamajai virziena norādē. Atkritumus neatstāsim, sausā laikā stingri aizliedz dedzināt sērkociņus. Taka ierīkota ar akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža finansiālu atbalstu. Saprotat, kāpēc vilciens ir visekoloģiskākais, ja? Uz stāv sastāvs starp laukiem Un purviem. un nekas nenotiek. Skaidrs, ka šito te viņi transportē to kūdru ārā un Jā. iekšā. Šis noteikti nav cilvēku pārvadāšanai. Un tad, kad Nesargs teica, kad jums varētu būt interesanti noiet gar tiem traktoriem, kas tur uz stūri stāv pēc kāda puskilometra vai kilometra, man likās, kopš kura laika man traktori interesēt sāk. Tagad, pēc šitās te elēģijas, man tiešām gribās redzēt traktorus. Šitāds te dabas brīnums, ne? Ir ļoti kontroversāla vieta, jā. Vakar pie Gaujas. Šodien jau šitā malu neredz. Un īstenībā tas brūnais nav nekas cits kā nieka sūna. Gadu tūkstošu garumā augs fagniņš, aug uz priekšu, uz augšu, viņam pāri nākošais, un veidojās tāda tā kā torta no tiem sfagniem. Viņi pamazām sevi saprasē. Un nesapūst, bet vienkārši paši sevi iekonservē. Atnāk cilvēks, izmēra biezumu, jo biezums labs, uztais grāvis, nolaiž ūdeni, sfagniņš nomirst, ūdru izstrādā. Sfagniņš veidojās 10 000 gadus. Nē, sfagniņš aug, tikai aug. Baigā kolosālā informācija, ja mēs sfagniņu mācētu izspēlēt tā kā MP3 failu. Nu, kūdra ir lielisks konservants, ir, jā? Jā, kūdrā konservējās visi maitis. Man liekas, Norvēģijā viņi kūdra atrada to večuku, kurš tur vairāk 10 000 gadus sens. Večuks, es ceru, ka nekustējās. Večuks bija mierīgs kā svagniņš. Jā, tev nav tāda sajūta, kā tu lidinātos debesīs? Spiež ausīs, jā. Ausīs spiež. Ne, valsts meži ir iekārtojuši tieši pie šīs takas vairāk šādas te apskatas vietas. Nu, pilnīgi citu panorāmu viņi atvarās, kad, kā teikt. Jū, nebaigi matēnā seja. Mati acīm priekšā. Sēdes turisma taka strādā. Iedomājieties, pilnīgi ārprātā esošs ogotājs izlien ārā. Kur jāiet? Lūdzu, vai nu 300 metrus turien, vai 460 uz turien. Skaidrs. Tā, Robči, tev pirmajam būs jāpārbauda dziļums. Mēs tu varam tāpat pārēt. Ja mēs te pa bērgiem. Pa bērgiem, pa bērgiem. Tas ir izsnāt. Esam apmaldījušies bērgiem. Vai tev kārta ārā? Mēs esam kaut kur šobrīd šeit. Un mūsu tornis ir kaut kur šeit. Varbūt šodien nemaz netiksim vadījām. Vakars jau nāk. Jā. Paliek baisi arī. Ja man kā Vidzemes patriotam bija tā kā jau bišķi garlaicīgi palicis tas līdzinums, tad šitais atver pusdienu, paskaties, bērza vertikāli un ūdens līmenis. Trūks tikai krokodīli, kuri tur dzīvo, bet neķerās. Mēs runājam par aizsargājumu dabu, par dabas daudzveidību. Lūk, šis te staipeknis ir viens no brīnumiem, kur var atrast Sedā. Ziniet, kāds šim staipeknim ir sakars ar uguns vēmējiem? Tāds, ka sezonas beigās šis te ļoti aizsargājamais augs, man liekas, pat augstākajā kategorijā ielikts, nobriedina tādas sporas. Tās sporas šitādos te maciņos atrodās, un tagad viņas pakratīsi. Liek, viņas nāk ārā. Sējās jauns staipeknīši. Tanīpat laikā, aptiekā, es atceros padomu laikā, kilograms šitādu te sporu maksāja 70 rubļi, milzīga nauda. Ja uguns rījējs, paņem sporas sausas mutē, pieliek uguni un pūš ārā, tās uzliesmo trakāk nekā pulveris. Kas to būtu domājis? Bet šis ir aizsargājums augs. To lūdzu neaiztiekiet.
Kamēr citur Latvijā svētdiena un sestdiena ir svētas dienas, šeit Sedā mēs satikām dežūrējušu ornitologu. Es pareizi teicu? Nē. Kas tad tu mums esi? Es neesmu ornitologs, es esmu dabas aizsardzības pārvaldes vides inspektors. Tev nav jāpiemaksā par to, ka strādā ārpus darba laika? Nu, nē, es paņemšu sev brīvu pēc tam pirmdienu. Bet cilvēki brauc šī sezona? Šodien brauc tāpēc, ka ir Eiropas putnu vērošanas diena. Tāpēc es šeit šodien it kā, principā, uzturos gandrīz visu dienu. Vēl arī pie reizes izmanto izdevības pakontrolē makšķerniekus, kas nāk ārā no purva, no dīķiem. Lomas pārbauda. Mums mežsargs teica, kuru mēs satikām vakar, kad šis tornis piedalās kaut kādās torņu cīņās. Torņu cīņas tas ir pavasarī, tas nav tagad rudenī. Pavasarī šis konkrēti vēl nav piedalījies, jo viņš tikai maijā nodots eksploatācijā. Pirms tam bija vecais tornis, tas pēdējos 2 gadus viņš nepiedalījās, pat cik viņš bija bīstams, te viņš reku bildē vēl redzams vecais, viņš jau bija sašķiebies. Bet šis pilnīgi noteikti tagad tā kā sāks piedalīties. Pirms tam jā, piedalījās. Ko tas nozīmē? Tur vajag kaut kāds ieročis, lai tajās torņu cīņās? Arī tiek aicināti? Nē, ornitologi. Ornitologi. Tā tad ir Latvijā. Es nezinu, cik torņos viņi pavisam tās piedalās. Ornitologi ir tāda dīvaina organizācija. Saki man, es tiešām neesmu redzējis. Viņu ir daudz to, kas brauc un vienkārši miermīlīgi skatās putnus. Diezgan, jā. Šeit brauc arī, piemēram, ir bijuši no Somijas, no Vācijas cilvēki brauc. Viņi ir padzirdējuši, ka, teiksim, te ir tāds putnu liegums, pavasarī brauc skatīties. Pavasarī daudz brauc. Tie gan viņi visi nav ornitologi, tie ir redzēt, kā cilvēki tikko atbrauc. Tikko konsultē, kurus, jā? Jā, viņiem nav parasti cilvēki, viņi brauc putnu skatīt. Ko veiksmes gadījumā mēs varam ieraudzīt un ar ko šie dīķi ir tādi? Jūras ērgļi. Mēs te, jā, ziemā, es personīgi viņu šodien pirmo redzēju 2 gabali, mēs nācām cauri, reidā vienkārši gājām ar policistu cauri, sadēļ nācām, skatījāmies malzvēnieks, un tad es viņas pirmo reizi redzēju, un tad pēc tam maijā redzējām šeit viņu pa koku galiem dzīvojas tādi jaunie putni, es sapratu kaut kādu, lai rīz. Rūti izstāst, mēs izgājām ļoti skaistu maršrutu caur Sedas purvu, redzējām praktiski, ļoti daudz, ko es domāju, no purva. Oltīs mums nolasīja lekciju par to, no kā veidojās kūdra. Jautājums man neatbildējās, cik dziļš tas kūdras slānis vispār ir normāli purvā? Šeit Sedas purvā 3 līdz 5 metri, kuri neizstrādātā. Cik gadu laikā viņš veidojas, tas nozīmē? Es nezinu, 2000 kādi. Tagad, teiksim, kur jūs varbūt redzēt, bija tur kūdas izstrāde, gājāt garām, tā kā tur ir apmēram tagad aprēķināts, ka vēl ir darbs, jau var teikt nepilniem 20 gadiem, un tad viss tad Sedas purvs būs izstrādāts pilnībā, tad te viss tiks pamests no kūdas izstrādātāju viedokļu, un tad gaidīsim, ka sāks veidoties. Jaunais purvs pamazām aizaugs ar niedrēm, un atkal sāks veidoties kūdri. Bet varētu teikt, ka šī ir tāda unikāla vieta, kur faktiski cilvēks ir izpostījis, rokot to kūdru, bet no otras puses viņš atkal biotopam atjaunojoties veido tādas unikālas vietas. Jā, tas tātad, protams, kā teicu, viss ir izpostīts. Purvs šeit vairs nav tāds, piemēram, daudz cilvēku brauc, padzirdējuši ir Sedas purva, dabas taka. Viņi brauc, viņi sagatavojušies, ka viņi ies, tā kā pa ķemeri tīreli, pa laipām ies. Viņi atbrauc šeit, viņi ir šokā, viņi saka, te taču nekā nav. Es saku, bet vajag palasīt iepriekš, uz ko jūs braucat, būt gataviem. Jā, tātad purvs it kā ir iznīcināts, bet līdz ar to ir izveidojies izcils biotops ūdensputnu likstošanai. Tā kā... Cokmaņi arī, saprot, tiek lutināti, jā? Jā, makšķernieki ir pārsvarā tieši šajās platībās, jo šeit, kur mēs tagad esam, te bija tāds eksperiments pēc kūdras norakšanas veidot pļaujamās pļavas. Un laikam arī tīrumi, taisot bijuši 90. gadu sākumā šeit vēl ir, var sakot, pļautas sienas, bet tās ražības bija tik zemas, kad viņas aizlaid zem ūdens. Un tāpēc tieši šajos dīķos ir zivīm barības bāze ļoti ir, pat cik te tā bija zālājs ielabots. Tur, kas ir tuvāk Sedai un tur tālāk, tur tā zivis laikam nav tik daudz, jo tur arī makšķernieki mazāk brauc. Rūt, paldies tev par izsmeļošu informāciju. Mums Elīnai obligāti jāpaicā. Viņa bija viena no atbildīgajām pa maršrutu. Elīna, parāda uz kartē, kā mēs izgājām. Mēs sēdām Sedā, šurp devāmies, sasniedzām skatu torni, tad augšā, un tas sākās līku loči, kuras vairs nevarēja izsekot, kur un kā mēs ejam. Varbūt kāds cits var paturpināt. Pagaidām pareizi, jā. Mēs šeit gājām. Mazliet tālāk. Šeit? Jā. Un tad izgācāt ceļu un tad ienācāt pie torņa. Lūk, kādos piedzīvojumos var iekulties, ja vien sestdienas dienā paceļ kājas un iziet ārā no mājām. Jau saule riet aiz tālās meža sienas un atkal nāk viena augsta nakts, kas tuvinās mūsu ziemai.
Paldies šim maršrutam. Kā jums liekas maršruts, ko varētu darīt un kā viņam varētu rīkoties? Godīgi. Godīgi? Jā. Tie ir brīnišķīgi meži. Meži ir brīnišķīgi. Un retās lietas var redzēt. Nē, nu var sev arī mazliet pamocīt, bet nav tik slikti. Varētu būt vēl trakāk. Robert, kā tev liekas? Man liekas, ka maršruts bija foršs tiešām. Bija sākuma posms, jā, kad tur sanāk bišķi vairāk pa sliedēm iet, varbūt tur nebija tas pats interesantākais, bet tagad sāk tā vidi mainīties, tad palika tiešām ļoti interesanti. Elīna katrā ziņā šodien atzina 2 reizes, kad viņa labprāt paliktu vēl uz vienu nakti. Kā tev, Jāni? Vai es paliktu uz vēl vienu nakti? Nē. Kā tev likās šis gājiens? Es domāju, ka jāredz obligāti jāredz šās takas. Man viņš liekas tā, ka šis faktiski ir viens no retajiem gājieniem Latvijā, kur cilvēks, kurš iet ar kājām, jūt, ka par viņu ir domāts. Tādas mazazīmītes, tie smieklīgie cipari, 841 metrs uz to pusi. Tad ir kaut kādas zaļas atzīmes, lai tu staigājot pa šauru meža taciņu varētu saprast, uz kuru pusi īstenībā jāiet. Tad tur tāda toaletīte mežā ieslēpta. Acīs nedurās, bet, ja grib, atradīs. Un tas ir foršais šinī. Bet man kā Vidzemes pakalnu cienītājiem šķiet, ka šeit viss ir plakans. Un, ja ir laba kompānija, tad vēl kaut ko vajag izdomāt klāt, bet kā rezerves maršruts šis ir foršs. Pilnīgi noteikti. Mums jau pēc 40 minūtēm ir jābūt stacijā, jo vilciens uz Rīgu attiec. Tad jāsauc ārā ir lidaparāts un jālaiž fiksi uz Strenčiem. Runāsim ar Rūtu. Paldies, ka jūs skatījāties, un vēl foršāk būs, ja jūs atbrauksiet pavasarī, ka šeit būs zosis, gulbji, makšķernieku nebūs. Ejot.